Mhm. Tā. Tad sveicināti visiem. Ir 21. marta pēcpusdiena, 2024. gads, un mēs šodien oficiāli atveram zvaigžņotās debesu pavasara numuru. Šāda tradīcija organizēt tiešsaistes zvanus, lai iepazītos ar aktuālā zvaigžņotās debesu numuru. Mums tāda tradīcija izveidojās pirms nedaudz vairāk kā 2 gadiem. Mēs katru reizi mēģinām kaut ko dažādot, un tad jau otro reizi mums šajā zvanā piedalās arī kāds viesis. Šajā reizē mums ir viesis fiziķis, Cieto fizikas institūta direktors Andris Anspoks. Dosim vārdu mazliet tālāk reiz pēc ievada. Un pēc iepazīšanās ar žurnāla saturu mums būs arī neliela lasītāja viktorīna. Šajā nolūkā es vēl instruēšu jūs, ka jums būs jāpiesaka arī savi vārdi čatā. Tas ir lietotāja vārds, ar kuru jūs gribēsiet pieslēgties viktorīnai. Un viktorīnā būs iespēja saņemt tādu noderīgu balvu. Balva ir no žurnāla Zvaigžņotās debesis izdevēja Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāda krājumiem. Tad tās ir gan grāmatas, kas ir tieši saistīts ar astronomiju, gan grāmatas, kur ir kādi atslēgu vārdi saistībā ar zvaigzni un kosmosu, un ir viena grāmata, kas it kā izlec no visa pārējā, kas ir tāda tā kā latviešu vācu vārnīca, bet iepazīstoties ar jaunākā numura saturu, jūs sapratīsiet, kāda ir tieši šim numuram saistība ar Vāciju, jeb vācu valodu. Tātad tagad lasītāji, kuri vēlēsies piedalīties viktorīnas numurā, jūs varat jau padomāt, kādu lietotāju vārdu jūs gribētu izmantot un vienkārši ierakstiet čatā, un tas vēlāk jums arī atgādināšu. Un pēc tam es jūs piereģistrējuši tajā tiešsaistes platformā, lai varētu to viktorīnu arī veikt. Tā, nu tad mēs varam vaļā zvaigžņoto debesi, un tagad vēlos aicināt varbūt dažus vārdus pateikt mūsu viesim. Lūdzu, aicinu Andri Anspoku. Pirmkārt jautājums, vai iznāk regulāri skatīties zvaigžņoto debesi, vai tieši uzaicinājums piedalīties zvanā bija pamudinājums iepazīties ar šo žurnālu tuvāk? Patiesībā nav vienkārši atbildi. Es teiktu, ka patiešām pēdējo numuru es izlasīju tieši šī uzaicinājuma dēļ, izlasīju no viena vāka patiešām līdz otram vākam, bet senos laikos, kad interneta nebija, es biju diezgan regulārs zvaigžņotās debesis lasītājs jau no skolas laikiem patiesībā. Nu jā, tad, jo faktiski jāsaka, ka tiešām šis žurnāls ir izdzīvojis dažādus laikus, jo, tā teikt, minimāli sasaistījās ar kaut kādām ideoloģiskām lietām, un tā kā runā par zinātni, tad ir tādas ļoti labi un vispār noderīgi jautājumi tiek apskatīti. Tad es domāju, ka, ja ir tāda iepazīšanās ar žurnālu, tad es domāju, ka mums varētu būt arī tādi diezgan, varbūt āķīgi jautājumi vai interesanti komentāri arī par saturu, līdz ko mēs pārlaposim pašu žurnālu. Tad varbūt es varu aicināt žurnāla galveno redaktoru Ilgonu Vilku pastāstīt par jaunāko numuru īsumā, un tad mēs varam arī pāršķirstīt cauri to. Jā, vispār šī gada sākums bija tāds notikumiem piepildīts. Te ziņā, ka īpaši kosmonautikā daudz kas notika. Te uz mēnesi lidoja zondes, kas neskapēc gribēja gulēt uz sāniem, nevis stāvēt uz kājām. Lidoja jaudīgas raķetes, var tā redzējām skaistu ziemeļblāzmu. Tas viss dod mums žurnālu veidotājiem stimulu un arī materiālus, par ko rakstīt. Tiem lasītājiem, kas varbūt tik rūpīgi neseko kārtējiem notikumiem, bet kuri labprāt to izlasa žurnāla formātā. Tad, ko tad mēs esam iekļauši pavasara numurā? Tātad kaut kādi no manis pieminētajiem šiem te
notikumiem jau bija jaunumu sadaļā, bet tās mēs īpaši nekavēsimies, iesim tai pāri. Un tad ir viens tāds rakstīts autors, ir Mārtiņš Gils par to, ka beidzot ir skaidrība, ka no pārnovām tiešām rodas melnie caurumi. Un faktiski, laikam, interesantākais jautājums šī raksta sakarā varētu būt ar to, kāpēc tad līdz šim nebija tās skaidrības. Un tas būtu tā kā jautājums no manas puses autoram, un Andrejam Vanspoka kungam varētu būt vēl kādi jautājumi vai komentāri. Man jāsaka, ka faktiski šeit es vairāk balstījos tieši uz to Eiropas Dienvidu observatorijas preses relīzi, ka tādas divas zinātnieku grupas, divas pētnieku komandas ir atklājuši to sakarību, un jāsaka, ka lielā mērā te ir saistība ar to, ka, laikam arī tā kaut kā instrumentārijas palīdzēja, ka ir diezgan vajadzīgs tāds smalki mērījumi, lai varētu novērot tās regulārās izmaiņas, ka tas ka var kaut kādas svārstības nesaplūst tādā vienmuļā mērījumā, kur nevar izšķirt kaut kādas fluktuācijas vai kaut kādas periodiskas svārstības. Tas varbūt šī gadījumā bija izšķirošais. Tā manā skatījumā. Jā, bet... Tālāk, ja? Jā, mēs varam... šis ir tāds, varbūt tāds vairāk tāds tā kā iztēli kutinošs jautājums par tiem multivisumu. Ilgo un lūdzu, jā. Par to multivisumu, jā? Jā. Es domāju, ka te var padiskutēt, jā. Ir vai nav? Jā, šī ir interesanta lieta, un par to cilvēku domas dalās un pamatoti, jo nav pamatojuma, tad drusku kalamburs sanāk. Es tātad esmu šī raksta autors, un te tā doma ir tāda, ka ideja jau varbūt nav slikta. Un reizēm zinātnē pat piesauc arī to zinātnes ideju skaistumu. Un daži šīs te multivisuma idejas aizstāvi balstās uz to, ka ja mēs pieņemam, ka neskaitot mūsu visumu ir vēl arī citi, tad dažas lietas ir iespējams izskaidrot skaistāk, elegantāk. Un šo pašu argumentu starp citu lieto arī tie, kas iestājās pret šo ideju. Viņi saka, kāpēc izdomāt ar nevajadzīgo, ja pietiek ar mūsu visumu. Tāds šis zinātnes princips, kā Okam asmens tiek lietots, lietojam diezgan ticami, tā varbūt teiksim, ka tas vienkāršākais skaidrojums arī būs tas pareizais. Tas tā, es nesākšu pārstāstīt saturu, tikai tā kā rosināt varbūt arī lasītāji interesi, varbūt, ka mums te tagad varētu kādu nelielu diskusiju izvērst. Jā, varbūt tieši mūsu viesis varētu izteikt savu viedokli par šo rakstu vai par multivisumu. Jā. Es domāju, ka tā ir tāda ļoti interesanta tēma, vai ne? Jo liela daļa no šī multivisuma teorijas nav zinātne, bet ticība. Un tas ir arī rakstā patiesībā manāms, jo restīvi nav veids, kā mēs varam noteikt eksperimentāli, ka tā ir taisnība. Rakstā arī ir iezīmēti pareizi lietas, kurās ar to nodarbojas, un tāpat kā uz Zemes ir tāds mega pātrinātājs CERNā, kas ir šis daļiņu pātrinātājs, kur mēs tā kā mēģinām ar vien lielāku enerģiju viņas sadurt vienu ar otru, lai saprastu, tā kā tas mūsu modelis strādā vai nē. Tad es saprotu, kad mēs esam sapratuši, kas ir gravitācija, ka gravitācijas viļņi patiešām ir, viņiem bija jābūt, arī ir. Mēs esam sapratuši, kā viņus detektēt, jo tikai praktiski detektējot var saprast, kā to darīt. Un tad mēs tagad gribam sasniegt tādu līmeni, lai mēs varētu tā kā gravitācijas viļņu fonu uztvert. Ja? Un tad mēs varētu kaut ko vēlreiz atgriezties, parunāt pie šīm lietām. Bet šobrīd ir tā, ka, lai cik tas nebūtu tādā savā ziņā paradoksāli, ka fiziķi ar vien lielākiem instrumentiem konstatē, ka līdzšinējais modelis strādā labi.
Jā, un ja līdzinājais modelis strādā labi, tad diskusijas par multiversu, tas nav vairs fizikas jautājums. Tā ir tāda mana doma. Tad tas varētu būt vairāk tāds tā kā prāta vingrinājums? Vai, Jā. Tas ir tāds pats prāta vingrinājums kā citi ticības jautājumi. Ne, tā ir. Bet vai multiversa ieviešana jau neapgāž esošos principus, un tad sanāk tiešām, ka tā ir tā kā, tam var ticēt, var neticēt, no tā nav jāatsakās no esošiem, laikam, fizikas principiem. Piemēram, ja stīga teorija nav taisnība, bet ar viņu mēs varam tur arī aprakstīt kaut kādā mērā esošo, tad man jautājums ir, kāpēc mocīties, vai ne? Tā ir. Labi. Tā ir. Un lūk, savulaik es devos uz dažādiem arī žurnālistu fórumiem, un tur tas viens no momentiem bija tas, ka laba žurnālistika ir tāda, ka lasītājiem pašam tiek dot iespēja spriest, veidot savu viedokli, bet viņš ir jāapgādā ar informāciju. Viņš nevar būt visās jomās informēts, un tā arī es to rakstu mēģināju veidot, un es ceru, ka lasītāji tiešām paši izdarīs savus secinājumus. Tieši tā. Labi, es domāju, ka tie, kuri vēl nav lasījuši, tiem būs interesi izlasīt, bet varbūt kādam lasītājiem arī ir jautājumi vai komentāri, kuri vēl kā saka, nepieteikti lasītāji, bet kuri pieslēgušies šiem zvanam, varbūt vēlas kaut ko bilst, pavaicāt. Tā, ja nav, tad virzamies uz priekšu. Tā, paldies. Tā, saturiski tālāk mums ir arī tāds sadaļa olimpiskais izaicinājums. Autors mums nav klāt, bet mēs regulāri žurnālā atspoguļojam arī dažādu olimpiāžu uzdevumus. Mums iet secīgi ir matemātika, fizika un astronomija un tā ciklā uz priekšu. Tā, mums ir parādījies viens jautājums, acīm redzot vēl par iepriekšējo rakstu, vai melno caurumu nevar uzskatīt par superzvaigzni? Tad jāsaprot, ko jautātājs domā ar superzvaigzni. Tajā multivisuma rakstā viena no idejām ir, ka tā melnā, tā kā mēs nezinām, tur Einsteina teorija nestrādā šā te singularitātē, tad mēs varam spriest par to, ka tur varbūt ir vēl visādi brīnumi, tā kā baby mazie visumiņi iekšā melnajā caurumā. Bet ko nozīmē superzvaigzni? Viņš nav zvaigzni, viņš ir gravitācijas spēka radīts produkts ar notikumu horizontu, kurā centrā tad ir viss tā masa un no tās milzīgās masas koncentrācijas, tad arī izriet tās neparastās īpašības. Labi, jā. Te tiešām jautājums, jā, kā mēs definējam superzvaigzni. Es domāju, ka zvaigzne ir tādā normāla cilvēka izpratnē lieta, kas spīd. Melnais caurums ir uz otru pusi pavērsts. Jā. Tieši tā, jā, tā sanāk. Tāpēc es domāju, ka tā nav īsti superzvaigzne. Manā izpratnē tas ir cita veida objekts vispār. Jā, patiesi jautājums, vai tu pats kādreiz rēķini šos uzdevumus, kas pēc tam, kad žurnālā viņi ir publicēti? Es dodu citiem rēķināt. Es izmantoju to iespēju, ka tas ir. Dažus es esmu mēģinājis arī pats, jā, atsvaidzināt, ir īpaši, ka ir fizikas olimpiāda, piemēram, 8. klasē vai 9. tad, tā liekas, ka bez grūtībām varētu atkārtot pamatus, pēc tam, ja ir kaut kas āķīgāks, tad jā, tā jāpacīnās, jā. Varbūt kāds no klasošiem lasītājiem ir mēģinājis? Saistībā tieši ar astronomijas uzdevumiem ir jāsaka, ka pēc dažām nedēļām notiks Latvijas atklātā astronomijas olimpiāda. Astronomijas olimpiādēm vēsturiski ir iegājies, ka nav atlases posmu skolu vai rajonu līmenī, pilsētu līmenī. Tad tur ir uzreiz olimpiāda valsts līmenī. Dalībnieku skaits parasti nav pārlieku liels, bet popularitāte ir
ir atjaunojusies pēdējos gados īpaši tādēļ, ka uzvarētājiem ir iespēja piedalīties arī starptautiskajā olimpiādē. Tas laikam jau ir noticis 3 gadus šobrīd pēc kārtas, un tā astronomijas olimpiādē ir tāds cits jau skanējums. Viss nebeidzas, nesākas un nebeidzas ar vienu šo pasākumu. Tur Kārlis Palvišķis, lasītājs, uzdeva par melniem caurumiem jautājumu šatā. Labi, līdz paskatīsimies. Spīd. Vai notikuma horizonts mazliet spīd? Nu, tad, ka kaut ko ēd tas caurums, tad spīd, jā. Drusku tādāk, no notikuma horizonta, no tā diska, akrēcijas diska, kas apkārt, jā, no tā. Pats horizonts. Jā, vienīgi. Horizonts ir robeža, jā. Hipotētiski varbūt kaut kāds sterojums, bet nav eksperimentāli reģistrēts. Labi. Dodamies tālāk, jā? Tā. Aha, un redz, ko ir mums viena fiziķa raksts tālāk, Mārča Auziņa. Viņam bija tāds projekts sadarbībā ar portālu LSM, kur viņš publicēja tādus vienkāršā valodā rakstīts, bet par dažādiem interesantiem zinātnes vai zinātnes vēstures jautājumiem rakstus, un mēs esam arī guvuši atļauju šos rakstus, kas mums varbūt labāk ir patikuši, pārpublicēt, un šogad mēs vēl to turpināsim, un šeit, atbilstoši pavasarim, ir raksts par lieldienām. Tas arī ir aktuāli, tūlīt 31. martā arī tādas diena būs, kāpēc tad tā ir tieši tā diena, un kā dažādie kalendāri ir iejaukušies, sajaukuši mums galvu, varētu teikt, jo līdz ar to mēs esam nonākuši tagad pie dažādiem šiem te lieldienu datumiem. Kristīgajā baznīcā te sadaloties attiecīgi tur katoļu luterāņu un pareizticīgu atzarām. Labi, jā. Ir kādi jautājumi lasītājiem, ir kādi komentāri pārējiem? Tad, protams, ir filozofisks jautājums, par ko es visu laiku brīnos, jo Lieldienas ir ebreju Paskas svētki. Jautājums, kā vispār var būt dažādi datumi, ja to datumus īstenībā nosaka ebreju Paskas svētki datumi. Tas par laika skaitīšanu. Tas tik vienkārši risinājums, jā? Tur parādījās jautājums čatā. Man liekas, ka daļai rakstā varētu arī to atbildi rast, kā radās Lieldienas. Tieši par to tur ir stāstīts. Jā. Tā kā laikam mēs mēģināsim neatstāstīt, bet ieinteresēt izlasīt šo rakstu tieši tam. Labi. Savulaik vien brīdī kādā 3. kursā es tā drusku sāku vilties astronomijā, domāju, bet varbūt vajadzētu pāriet uz meteoroloģiju. Bet labi vien, ka to es neizdarīju, jo redz, ka mums ir jauns labs meteoroloģijas speciālists Martins Bergsteins, kurš jau par to ļoti daudz zina, tad tik lielā mērā, ka var rakstīt arī rakstus pārējiem. Un astronomam ir vērts zināt šīs te, lietas, kā top tā laikapstākļu prognoze, un tev, laikam, vajadzētu pašam autoram izteikties. Tā, skaņa, lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Tā nav vēl ieslēgts, ne? Rāda pārsvītrotu. Pa to laiku mēs varam parunāt. Man jāsaka arī, ka tāda tipiskā situācija tāda, ka ar ko man nāks runāt tieši saistībā ar laikapstākļu prognozēm, tad daži saka, man labāk patīk šī mobilā lietotne, man labāk patīk šī, bet beigās izrādās, ka abas ņem vienus un tos pašus datus, vienkārši varbūt kāda smukāka attēlo vai kā. Bet īstenībā šis raksts tādu ievieš, zinām, tādu skaidrību, es arī iegūju priekš sevis, tur ir
uzskaitīti tie galvenie modeļi un arī minēta izšķirtspēja, cik liela ir un tiem modeļiem. Un tā kā var redzēt, ka lielā mērā te ir vairāk tie bāzes avoti, šādām prognozēm tiek izmantoti, bet ir arī... Vai mani var dzirdēt? Tagad var dzirdēt, jā. Jā, atvainojos. Jā, tad labdien vēlreiz. Jā, nedaudz jau tā ieskats bija, bet tā būtība, jā, tiešām ir arī tāda, kad es vēlos ne tikai dot ieskatu, kā prognozēt, kā varbūt nolasītās prognozes, bet kā arī viņas top. Jo tas ir tāds diezgan sarežģīts varbūt temats, ko daudzi nav tā dzirdējuši, un tas arī palīdz izprast to, kā tās prognozes nonāk jūsu telefonos, jo viena lieta ir tāda, kad jūs atverat aplikāciju un tur ir mākoņu, saulītes ikona, kā tie procenti veidojas, un tur jau ir tā sāls, kā tie procenti veidojas, kā tas viss saliekas kopā, kā satelīta dati, nokrišņu radari, kā šie visi attālinātie novērojumi, tad veido šo vienu galveno prognozu, un kāda tad tiešām ir tā atšķirība, kāpēc ir tik daudz globālo modeļu, kāpēc vispār ir tik daudz modeļu un tik daudz aplikāciju un tik daudz tīmekļa vietņu, un tad kā to labāko atrast, un kas tad ir tas svarīgākais astronomisko novērojumu, varbūt kvalitātes tieši no metodisko puses noteikšanas. Tā, varbūt ir kāds fiziķa komentārs tieši par laikapstākļiem. Laikapstākļi pēc būtības sistēma ir drausmīgi haotiska. Jā, tas ir viens piemērs, kur, tā sakot, iedodiet man visu atomu koordinātas, kā teica Ņūtons savā laikā, pātrinājumu un ātrumu, un es jums pateikšu, kas notiks nākotnē. Izrādās, ka tā tas gluži nav, bet tur... Ja pašķirt drusku tālāk vienu atvērumu, tas nākamais, šitas te mešs, kas ir redzams apakšā, tas rāda, cik lielā mērā patiešām var uzticēties ilgtermiņa prognozēm, un ka tā nav nevis kaut kāda kļūda meteorologiem, bet ir tā, ka ir virkne sistēmu, kurā patiešām neliela izmaiņa var pilnīgi izmainīt ilgtermiņā to attīstības scenāriju. Ja? Un pa kuru ceļu tas aizies, ja, to mēs patiesībā laikam ritot uz priekšu varam redzēt, un tas, ko mēs tur savukārt redzam, ka 3 dienas uz priekšu mēs diezgan droši varam pateikt prognozes, un to es arī ikdienā tiešām jūtu. Bet haotiskās sistēmas, es domāju, par to varētu atsevišķu rakstu uzrakstīt. Un tās ir visa veida tādas ļoti daudzas lietas, kas tik cieši sapītas kopā, ka mums ir baigi grūti saprast, kas notiks ar to visu tālāk. Tas ir tāpat, kā mēs valkam pa ūdeni airi un pie kaut kādiem noteiktiem nosacījumiem izveidojas virpuļā, pie citiem nē. Tas ir piemērs tādai haotiskai sistēmai, ja, un izrādās, tas ir drausmīgi grūts matemātisks uzdevums izrēķināt, cik ātri jākustina airas, lai parādītu šie virpuļi. Un ja tu vēl gribi izrēķināt, kā tie virpuļi, kādi viņi būs un kādu vilni viņi aiz sevis atstās, tas ir aptuveni laika prognozes uzdevums. Ja, tur ir runa par atmosfēru un saistītām lietām. Tas nav paceļams. Vispār tas ir brīnums, kas tagad notiek. Varbūt būtu interesanti, Martin, vai bieži vien tagad piesauc mākslīgo, tā saukto, es teiktu, mākslīgo intelektu, ja? Patiesībā bieži vien neironu tīklu sistēmas apmāca risināt ļoti sarežģītas nelineārus uzdevumus, vai tas notiek arī laika prognožu noteikšanā? Jā, kā reiz, tad, kad šis raksts jau tika publicēts, Eiropas vidēja termiņu prognožu centrs izlaida publiski brīvpieejā pieejamu modeli, kas tiek balstīts uz tā sauktā mākslīgā intelekta bāzes. Un tad ir šie 2 modeļi, viens, kurā ir patiešām šie fizikālās formulas un matemātiskās iekšā,
Un otrs, kas vienkārši, es tiešām negribu samalot, es neesmu pārliecināts, kas tur tieši ir iekšā, bet būtībā šis modelis tiek trenēts. Katru reizi, kad šīs prognozes tiek izlaistas, tās tiek salīdzināts ar reālajām formulām, kādas ir bijušas tādā modelī, kas līdz šim jau ir bijuši 20, 30 gadus, un kāds iznākums ir šim mākslīgā intelekta ģenerētajam modelim. Un ar katru šo izlaidumu tas modelis tiek nedaudz piekoriģēts, tiek doti tie signāli, lai tā kā nedaudz varbūt to, teiksim tā, iznākumu aprēķinu pamēģinātu, bet pagaidām izskatās, ka tā prognožu attaisnošanās tam mākslīgā intelekta modelim ir visai augsta, pat negaidīti augsta, bet, par precīziem skaitļiem es nerunāšu, bet tie ir tuvu tādiem, kādi bija manuāli veidotie modeļiem. Jā, un akurāt šāds līdzīgs jautājums paralēli bija iesūtīts arī čatā, jā, tieši par mākslīgo intelektu, jo tas, acīm redzot, tagad ir pēdējā laika tāda aktualitāte. Tā ir vēl viens jautājums, vai ir mēģināts piesaistīt, izvērtēt saules halo parādību ar laikapstākļiem? Tā kā prognozēt halo, ja? Jā, acīm redzot, tā varbūt. Jā, starp citu par šo arī ir ko teikt, jo faktiski 2022. gada 13. decembrī tika ģeostacionārajā orbītā palaists jauns satelīts, meteoroloģiskais satelīts, un viņam ir viens tāds jauns spektrālais kanāls, kurš tieši detektē ļoti plānus spalvmākoņus, tādus, kurus dažkārt pat ar aci nevar redzēt, bet viņi tehniski ir tie, kas pēc tam sabiedzējot rada halo. Bet vai ir jau kaut kādi algoritmi izveidoti, kas tad varētu izveidot tā lietotājiem uzskatāmā veidā kartē vislabāk, kur tad šie spalvmākoņi virzīsies un kur tā iespējami varētu būt. Tas man nav zināms, jo šis satelīts vēl joprojām ir kalibrēšanas fāzē, tur viss tiek ļoti intensīvi gatavots. Tas būs noteikti nākamo mēnešu laikā, tad varbūt jaunumus dzirdēsim. Labi, paldies. Jā, var sakot, ir tiešām, te ir jautājums pēc halo prognozēt laikapstākļus, nevis otrādi. Acīm redzot, halo ir indikators tiem spalvmākoņiem. Jā, un parasti pēc tam, kad ir spalvmākoņi. Kāda tur saule riet un kad debesīs riņķi. Tāda nezinātniska pieeja. Laikapstākļu indikators, bet jā, tur tagad ļoti daudz tu aizgāja planetārie viļņi un polārais vorteks. Es domāju, ka tomēr varbūt tagad tas lai paliek kādai. Organizēsim atsevišķu semināru par šo jautājumu. Labi. Ejam tālāk mūsu saturu. Šī raksta un nākamā raksta autore ir Anna Gintere. Anna šobrīd nav pieslēgusies zvanam, ja nu vienīgi zem cita vārda, bet es zvanītāju sarakstā neredzēju. Es varētu par šo, un Ilgons varētu par nākamo piebilst. Tad šeit ir tāds pavisam īsts rakstīns no mūsu sērijas, kas apraksta dažādas, piemin dažādas mobilās lietotnes vai interneta vietnes. Attiecīgi lietotni, kas ļauj palīdz reģistrēt debesu kvalitāti, cik spožas ir zvaigznes, un tad līdz ar to var izmantot kopīgā modelī, lai apskatītos vēlāk, cik liels ir gaismas piesārņojums vai atmosfēras kādi traucējumi, kas traucē novērot zvaigznes. Tā, un nākamais ir par fotokonkursu. Lūdzu. Jā. Tā kā gadskārtējā atskaite par fotokonkursu, kurš norisinājās jau 14. gadu, tur ir iesūtīti vairāki 100 attēli, es domāju, kopumā, un šeit tiek atspoguļoti daži godalgotie, un tas ir kā, lai parādītu, cik skaista var būt tā daba mums apkārt un zvaigžņētā debes, un arī kā mudinājums cilvēkiem to vairāk fotografēt. Un to arī Anna, kā viena no šīs te Starspējas observatorijas saimniekiem, arī ļoti sekmīgi dara un novēl viņai sekums arī turpmāk 15. gadu konkursu rīkot un tā joprojām. Labi. Vai ir kādi komentāri, iespaidi?
labi, tad mēs varbūt varam virzīties nākamo rakstu. Lūdzu, Raiti, pastāsti par savu rakstu. Un ko tur daudz stāstīt? ir jaunas raķetes, teiksim tā, kuras cerams ilgi un labi kalpos. Bet, ja nopietni, tad galvenais stāsts ir tīpaši, ja mēs runājam par to United Launch Alliance vulkānu raķeti, kas arī šajos attēlos ir galvenais varonis, tad tas beidzot ir rada šī uzņēmuma neatkarību no Krievijas tehnoloģijām, jo visu laiku viņa Atlas 5 raķetēs tika izmantots RD-180 zinājs, kas ir, radīja, kā mēdz teikt, lielus riskus šī uzņēmuma darbībā. Tad tagad ir paši amerikāņi zinājis turklāt. Interesanti, ka to darbina ar metānu. Tātad faktiski milzīga gāzes plīts tur lido. Tā tēlaini izsakoties. Tas, ja paskatīsieties apakšējā attēlu, tad tur pa vidu tur var apakšā redzēt tādas zilganas glāzmiņas. Tas ir metāna sadegšanas efekts. Šeit, ja? Redzams, jā, tur jā. Principā ir izmēģināts jauns raķetes, lasiet rakstus, tur viss ir rakstīts. Labi, šis ir tās tehnoloģisks raksts, bet varbūt arī fiziķim ir kāds komentārs vispār par raķešu tehnoloģijām kā tādām, vai tur ir kaut kāds interesants skatījums uz šo lietu? Es domāju, ka tā ir tāda, vispār tā ir diezgan amizanta lieta. Man liekas, ka tā pavisam rūpīgi iedziļinās tās raķetes, kas paceļ kravas kosmosā, viņa tehnoloģija, man liekas, nav mainījusies jau es nezinu, cik ilgu laiku. Pēc būtības nekas nav mainījies. Ir tikai paņemt citu degvielu, bet jā. Jā, tieši tā. Un tas ir līdzīgi šokējoši, ka es automuzejā apskatīju pirmo pasaulē automobili. Patiesībā es skatos, tur viss ir. Nekas jauns nav nācis klāt. Interesanti par to reizēm padomāt. Tāpat tas bija Londonas muzejā, redzēju V2 raķeti, kas tur ir izlikta arī tāda atvērtā veidā, var apskatīt, ar kurām vācieši apšaudīja Londonu Otrā pasaules kara laikā. Un arī es skatījos, es domāju, vājprāts, bet tas, tur arī viss jau ir, vai ne? Un, es teiktu, ka tas, ko mēs mākam, tehnoloģijas attīstās, datorjaudas arī attīstās, mēs mākam labāk nomodelēt, caur to labāk uzkonstruēt, mēs mākam labākus tos sprauslu materiālus izturīgākus taisīt, caur to panākt vēl lielāku vilkmi no tā paša, ja? Tas ir tāpat kā ar benzīnu dzinēju. No tā paša tilpuma izspiežam ar vien vairāk. Tiesa gan dzinējs vairs tik ilgi nekalpo. Es papildīšu, bet ir nākus klāt elektroniskā iešprice un tādas lietas dzinēju vadība. Lūk, piemēram, padomju laikos mēģināja uz mēnesi raķeti laist ap tādiem 30 dzinējiem. Tur nekas nesanāca. Un šobrīd, kad datoru vada tos dzinējus, kā tas ir tā Ilona Maska raķetē 33 dzinēji pirmajā pakāpē, tad tas lieta atrisinās. Te gan vēl jāpiedalst, lai būtu korekti pret vēsturi, tās raķetes N1, kas bija, ko Vilgonis minēja, būvēja zem atklātas debesis. Tur pat nebija angāru, un tas bija ļoti liels faktors to raķešu neveiksmē, jo viņas jau visas, ko palaida, startēja, bet viņas uzgāja gaisā nevis tāpēc, ka viņas būtu slikti uzkonstruētas, bet tāpēc, ka viena, piemēram, ierauja kompresorā zobratu. Un tam līdzīgi. Līdz ar to tur bija vairāk par izstrādājuma kvalitāti jautājums, nevis par tehnoloģiju kā tādu. Tā. Tas replika. Tur gan bija vēl viens tāds moments par N1, ka dzinēji principā nebija izmēģinājumi, kaut vai tāpēc vien, ka turbosūkni darbināja pulveru lādiņš, un tad, kad viņš izdeg, tad arī viss bija cauri ar to. Dzinējs nebija pārbaudāms darbībā uz stēnu principiāli.
Nu, var pārbaudīt tāda modeļa dzinēju vienu reizi uz stenda, bet ne konkrētu eksemplāru. Jā. Tā sanāk, jā. Nu, jā. Jā, bet es domāju, ka tieši tā datorizētā daļa ir atslēga tam, kāpēc mēs varam mazāk degvielas vai lielāku jaudu no tās pašas degvielas dabūt ārā, un tad mēs varam dedzināt metānu, ūdeņradi, ko ne tikai vajag, un tā iešprices kontrole, tā ir arī, nu jā. Nu jā, un to, kas taisās uzsprāgt, vienkārši atslēdz pirms viņš uzsprāgst, kas ir ļoti svarīgi. Jā. Un tas arī notiek. Tas arī notika pirmajā lielās raķetes startā. Spēšu. Jā, tā. Labi. Jā, labi. Tad mēs ejam tālāk. Tad ir tāds tā kā skumjais, jā, tā kā nekrologs helikopterī. Nu, tas tā emocionāli skumjš, bet patiesībā ļoti priecīgs, jo, ja ir runa par šo helikopteru, tad viņš pārsniedz visu, ko viņš varēja pārsniegt, un pēdējā reizē viņam patraucēja tikai vienmuļais apvidus turpināt lidojumu. Beigās tagad jau ir citi attēli vēl iegūti, ka viņam tas viens spāns ir pilnībā norauts nost vispār, tas tāds komentārs. Kas šeit rakstā nav, jo tad vēl tas nebija zināms. Nu jā, tas ir. Labi. Tā, un tagad Ilgunis, mums ir tāda rubrika, tas ir fakts, kurā mēs tādus interesantus momentus no vēstures saistībā ar astronomiju akcentējam. Tā. Nu jā, šis bija vēsturē svarīgs moments, kas norisinājās tieši pirms 100 gadiem. Rudenī būs apaļa jubileja. 2 gadus iepriekš bija viens lielas debates, kurās astronomi strīdējās, kas tad ir tas Andromēdas miglājs vai tomēr galaktika. Un vajadzēja pierādījumus, un tad, lūk, Edvins Kabls tos pierādījumus sagādāja. Viņš jau strādāja vairākus gadus, fotografējot dažādas galaktikas, tā skaitā arī Andromēdas, un tad te ir vienā rudenī pienāca tā viena reize, kad viņš uzgāja to vienu maizvaigzni, kurai varēja precīzi noteikt tā tālu. Un dīvaini, ka paziņojums pirmais bija New York Times, nevis oficiāla publikācija, un tad viņš uzstājās amerikāņu astronomu sanāksmē. Nākamā gadā, tikai 29. gadā dopublicēja zinātnisko publikāciju. Un tas bija tas laiks, kad cilvēki arī varēja sākt savās domās pārvērtēt savas sajūtas, kādā visumā mēs dzīvojam, ka pat mūsu galaktika nav visu, ka ir vēl un vēl. Un tad jau pēc dažiem gadiem skaties izrādījās, ka visi vēl piedāvām izplešās, un kaut kas varbūt tur ir sācies. Atsakot, interesants laika posms pirms 100 gadiem bija. Jā, lūdzu, viesim Andrim Anspongam. Jā, jūs ziniet, tas man nepārsteidz, tāpēc, ka īstenībā es, vasarā fiziķi reizēm nodarbojos ar visādiem fun storijiem. Nesen bija kārtējis superaugstās temperatūras supravadīšanas stāsts, un tas jau arī bija aptuveni. Vispirms izgāja caur mēdījiem, vai ne? Un tad visi beigās saprata, ka, diemžēl nav, bet bija zolīdi, viss izskaidrots, un saprata, tur īsti nav arī ko publicēt. Kaut kādā mērā, jo tas arī tur tika publicēts. Bet tas ir tāda normāla praksa, jo tu izstāsti konceptu, prioritāte ir, un tad tur pēc tam, piedodiet, arī atnāca raksts, kur tā sakot, visi eksperti ar ekspertiem izdiskutēja pēc tam, un tad uzrakstīja rakstu. Bet šitas te par to Marsa to stāstu, tas ir, manuprāt, amerikāņu tehnoloģijas veiksmes stāsts, ka pretstatā iepriekš minētajām problēmām. Viss, ko viņi ir aizšāvuši uz mēnesi, ir bijis sekmīgs un nopļāvis daudz ilgāk nekā tas ir. Šito jau vispār aizšāvu tikai, lai paskatītos. Vispār tā kā točna lidoja. Viņš jau darbu izdarīja, vai ne? Un pēc tam citas Marsa misijas, diemžēl, ir izgāzušās, tāpēc, ka viņas ir balstītas uz Padomju Savienības tehnoloģijām vai Krievijas pēc tam tehnoloģijām un tā tālāk. Tehnoloģijām. Vienos vārtos, ne? Nav gājis labi.
Jā, tur kaut kāds klifs Ķīnieši atver. vienīgie. Nē, bet ķīniešiem atkal tik traki nebija. Viņiem jau tas visur gājais tur pabraukāja. Tur, man liekas, tagad, kad tikai nebraukā. Tas atkal tā, kā mēs skatāmies. Bet, protams, no amerikāņiem jau sākot ar vikingiem, jā. un viss, kas nolaidās un sāk strādāt, nostrādāja ļoti, ļoti pārsniedzot visus termiņus, kas bija viņos paredzēti un ko visi domāja. Jā. Ir filmas uzņemts par to, tas jā, protams. Nē, Hubble teleskops jau arī nomalts ilgāk nekā nostrādāja ilgāk. Jā, tas... Man starp citu saistībā ar to agrīno publicēšanu vēl kādreiz bija tas New York Times, mūsdienās Twitters, vai tas kaut kā neiebojā zinātnieku reputāciju, ja sāk ar sociāliem tīkliem un pēc tam tikai mēģina publicēt zinātnisko rakstu. Drusciņ jau tas ir tāds jautājums, jo pasteigties var daudz kur. Arī es reizēm izmuldējies vairāk nekā vajadzēja, ja, un pēc tam tu neko no tā nevar dabūt vairs apakaļ, vai ne? Tā ir dzīve, jā, tur neko daudz nepamainīs. Bet tā ir, bet attiecībā to augstu temperatūras to supravadīšanu, tur jau bija ļoti godīga komunikācija. Klau, Džeki, kaut kas te ir, palīdziet, ir vai nav. Tad tur visi metās, bet ir, protams, arī ļoti odiozi apgalvojumi. Un ir augstas raudzes žurnālos publicēti raksti ar nepatiesiem rezultātiem. Jā. Mēs zinām, es domāju, ka tas nav traģiskāk, kā viss, ko mēs esam dzirdējuši par Covid laikā. Ja, tā kā, jā. Tur bija arī zinātnieki. Labi. Tā, un tagad nākamais mums nevis tā kā raksts, bet mums ir tāda rubrika fotostāsts, kur parasti kāds no mūsu gan žurnāla lasītājiem vai arī autoriem ir iegūst kādu ļoti skaistu attēlu. Vietējā produkcija, bet skatiens vai nu ir no zemes uz kādu ainavu, plaša lauka vai arī dzīļu objektu. Un šajā gadījumā attēla autors Jānis Šatrovskis, kurš burtniekos ļoti regulāri medī ziemeļblāzmas, un tik regulāri, ka daži domā, ka jābrauc tieši uz burtniekiem, lai apskatītu kādu ziemeļblāzmu. Un šajā gadījumā te bija gada sākumā ļoti veiksmīgi laikapstākļi, lai piefiksētu zirga galvas miglāju. Tā tumšo miglāju. Tāds skaists attēls. Un šīs attēls arī sāka savu ceļu tieši caur sociālajiem tīkliem, bet te nebija pretenzijas pēc tam tālāk uz zinātnisku publikāciju. Vienkārši ir tā tagad pareizā virzienā. Bet, ja tā pakomentē, tad agrāk šito attēlu ieguva tādu reāli superteleskopiem viņus taisīt. Jā, tehnoloģijas ir gājušas priekš. Fantastika īstenībā nemaz tik lielu lēcu nevajag. Un otrs secinājums, ka tās vecās lielās lēcas vai spoguļi nemaz tik labi nebija. Te ir otra tāda lieta, ka te atkal nāk tās tehnoloģijas iekšā, ka attēli tiek grēdoti. Jo te var redzēt, ka šīs attēls iegūts, te ir rakstīts 180 kadri ar 90 sekundžu ekspozīciju. Ja mēs mēģinātu šeit minētās 4 stundas vienā laidā fotografēt, turēt vaļā to fotoaparātu, mums tur nekas nesanāk tam līdzīgs. Mums tur būtu pārgaismojies vai būtu dažādi traucējumi artefakti un neprecizitātes, bet tieši tā grēdošanas tehnoloģija, kas ir pilnībā digitāla, tā ir atkal ielikusi to savu artavu. Palīdz mainīt signālu trokšņa attiecību. Jā, un arī izņemt sliktos traucējumus, ja pēkšņi kāds pavadonis pārskrien pāri vai ir kaut kāds kādi citi traucējumi, kaut kāda nobīde izveidojusies, tad to var visu salāgot kopā. Bet redz, analogos atkal uzņēmums Hubble jau vienu un to pašu fotoplatu vairākas naktas pēc kārtas eksponēja. Viņam neviens kadrā negāja. Jā, negāja kadrā, bet ja mēs ņemtu fotoplats, tad varbūt arī būtu citi tie nosacījumi, bišķīt kā digitālajās tehnoloģijās. Jā, fotoplatē, kas ir noticis, tas noticis. Tur izņemt, pieņemsim, 90 sekundžu ekspozīcijas laiku, kaut kur pa vidu nav iespējams. Jā. To nevar, jā.
Tālāk mums ir, jā, lūdzu, Ilgonim dod vārdu, pastāstīt. Jā, tātad to es varētu ieteikt tiem, kas nav bijuši Latvijas Universitātes muzejā. Galvenajā ēkā ir tieši astronomijas ekspozīcija, un tajā astronomijas ekspozīcijā ir 2 stendi ar meteorītiem, kas ir visai dažādi. Tāds vecs 19. gadsimta vākums tur ir pamatā, un to skaitā ir arī šis te Pallasa dzelzs, kas bija viens no tiem, kas vispār izraisīja vēl 100 gadus iepriekš diskusijas par to, vai akmeņi no debesīm krīt vai nekrīt. Viņš tika atrasts tātad 1772. gadā, saprasts, ka tas ir kaut kas neparasts atradījums pat drusku iepriekš. Un tad tajā gadsimta mijā, no 18. 19. gadsimta, tad arī bija tās lielās diskusijas par to, vai kaut kas no kosmosa pie mums var šāds te atlidot. Un šiem Pallas meteorītam ir neparasta struktūra, viņš ir tas dzelzs akmens meteorīts, kas ir pati mazākā meteorītu grupa, kuriem iekšā tādā kā dzelzs struktūrā, tā kā tādā švammē varētu teikt, tīklā iekšā ir šādi diezgan caurspīdīgi olivīna minerāli ieslēgumi. Šis attēlā nav pats Pallas, tas nav tas fragments, kas ir mūsu muzejā, ne, mums ir tāds pavisam maziņš, un tur jau tie olivīna kristāliņi ir izbijuši laukā, bet stāsts ir tad par to, kāds tas meteorīts ir un kā viņu atklāja un kā nonāca pie šīm te jaunām atziņām. Jā. Labi, jā, paldies. Es skatos, ka paralēli mums turpinās vēl diskusija par fotografēšanu. Tā ir vēl komentārs piepriekšējā par to, ka Burtniekos tiešām citreiz ir labāks laiks arī nekā Valmierā, un par trokšņiem fotoplatē un par graudiem. Tā, tie var piedalīties. Vai ir kādi jautājumi, komentāri tieši par šo rakstu? Skatos rakstiski, laikam nav. Man ieteikums vienkārši izlasīt šo rakstu, jā. Jo tas tāds tā kā viens no momentiem. Tā, nākamais ir, nākamā raksta autors mums nepiedalās, bet mēs varam pateikt, ka mums ir tāda iestartēta jauna rubrika pētām terminu. Mums ir doma turpmākos numuros, varbūt ne katrā numurā, bet laiku pa laikam izpētīt kādu no astronomijas vai kosmonautikas kosmosa izpētes terminiem, tīri, ko tas nozīmē, un ievies savu veidu skaidrību. Un šajā gadījumā pirmā reizē tad ir tāds tā kā aplūkoti termini debesis un debesis. Jā, tad, tā kā mazliet gramatikas un vēsturiskā konteksta. Kas nav tieši viens un tas pats ir. Jā. Un, kā zinām, žurnāls saucās Zvaigžņotā debesis. Ja? Un tad līdz ar to tāpēc arī tā izvēle ir pirmajā reizē tieši pa labu šim terminam. Tā, nākošo lūdzu, varbūt Ilgons var īsumā ieskicēt. Un te arī... Te esmu rakstījis par Tomasu Romanovski, kuru es pieļauju, ka Andris Anspoks arī gan labi pazina. Un es viņu pazinu ar to, ka Tomasam bija interese par astronomiju. Viņš ir viens no tiem, kas aktīvi Latvijā ieviesa fizikas apmācībā datorus, un tad, kad bija tāda kā pārēja no programmējumiem kalkulātoriem uz pirmiem basic personāliem datoriem, tas bija tāds savdabīgs posms, kam es arī pats esmu gājis cauri, bet viņš tajā laikā jau bija pieredzējis fizikas pedagogs un rakstījis daudz grāmatu par šīm lietām un apmācījis ļoti daudz studentu šajā jomā. Un Zvaigžņotā debesī viņš darbojas redkolēģijā un bija tāda speciāla rubrika skaidļotājs astronomijā. Kā Andriem kaut kas ir piebilstams? Nē, es domāju, ka tāda
sirmi onkuļi, kā es, ir uzauguši ar Tomasa Romanovska grāmatām. Protams, ka man bija programmējums kalkulators, kāda runa. Es pat biju uzprogrammējis tur spēli kuģu šaušana, ja? Nu, tie, kas zina, kas tur patiesībā bija, tie saprot. Viņš arī no malām atsitās. Viss tur bija čikiniekā. Nu, lūk, un tā ir tāda hrestomātiska lieta, kas man izraisa interesi par IT vispār. Jā, tā to mūsdienās sauc, bet programmēšana diezgan konkrēti, kas savā ziņā man ievilka šajā atvarā uz vairākām dekādēm. Tad vienā manā dzīves posmā. Laikam teiktu, ka viņam tur bija nopelns te visā stāstā arī. Bet interesanti, ka patiesībā viņš arī kā fiziķis bija gan spēcīgs. Starp citu, jā, ko es nezināju, bet tikai jau šo biogrāfisko rakstu gatavojot, ka viņš ļoti spēcīgi startēja kristāla fizikā savulaik sākumā. Tā kā, nu, lasiet šo rakstu. Ir vērts, jā. Un šis raksts arī dod zinām veidā atbildi, kāpēc Viktorīnā viena no balvām ir vācu valodas tāda vārnīca, jo tieši arī Tomasam Romanovskim bija saistība zinām veidā ar Vāciju. Tā. Tad mums tāda regulāra rubrika ir astrovieta. Šeit mēs apmeklējam, pastāstam par dažādām ar astronomiju saistītām vietām gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un tad šī konkrētā gadījumā ir runa par Vīnes planetāriju. Tā varbūt nekas pārāk dišs, bet tāds neliels kvalitatīvs planetārijas, īpaši ņemot vērā, ja pieņemsim Latvijā mums tāda, es domāju, tieši Rīgā, tāda liela planetārija joprojām nav. Ir vairākās vietās tāda mazāka formāta. Tad citreiz izmantojot iespēju, pieņemsim, viesojoties Vīnē, var ne tikai staigāt pa interesantiem parkiem vai aplūkot ēkas, bet var arī apmeklēt, pieņemsim, planetāriju. Tāds ieteikums. Tā. Šogad aprit tieši 100 gadu kopš Minhenē CES firma sāka demonstrēt zvaigznes, izmantojot šo te mehānisko iekārtu ar optisko projekciju. Līdz tam bija tikai kaut kāda kupola caurumiņiem un tam līdzīgi, ar caurumiņiem un lampiņām. Un šis ir te tekstā pieminēts, ka tas ir pirmais planetārijas ārpus Vācijas. Jā, jo viņi tieši izmantoja to konkrēto arī modeli. Tas sanāk kādi 3 gadi pēc tam, pēc tās Mīnhenes, tas sanāk, jā, 27. gadā. Jā, nu tad te mums vēl ir tā kā pa zvaigznēm uz globusa. Jā, vēl viens iemesls varbūt aizdoties uz Latvijas Universitātes muzeju, aplūkot šo te atjaunoto astronomijas ekspozīciju, kur atgriezies ir arī šis zvaigžņu globus, par kuru mēs uzzinām 1935. gadā, ka tāds ir iegādāts Latvijas Universitātes astronomiskajai observatorijai. Un man vēl pētot to vēsturi, es esmu izteicis aizdomas, ka varbūt ir viens stikla fabrikas pārvaldnieks Ventspils rajonā, kurš bija kaislīgs astronomijas amatieris gadsimta sākumā un labs galdnieks, ka viņš varētu būt to izgatavojis. Viņš tajā laikā izgatavoja vēl citas iekārtas, Saturnāriju un planetāriju, bet pierādīts to nevaru, tādu faktu man nav. Bet tā tad šī lieta ir ar vēsturi interesantu un būtībā visas lietas, kas tur tajā ekspozīcijā ir astronomijas, katrai savu vēsturi, un reizēm tas var būt interesanti to uzzināt. Un tagad viņš ir restaurēts. Tas bija garš process, nebija viegls, bet viena laba koka restaurācijas speciālistes Sarmīte, kam nebija pēkšņi uzvārds, aizmirsu, ir viņu restaurējusi. Sarmīta Balode. Sarmīta Balode, jā. Vienīgi viņai bija nodrupušas vietas, un tagad tās nodrupušās vietās ir tā kā mākoņi nākuši vietā. Tā vienkārši balta krāsa un dažas zvaigznes līdz ar to no globus ir pazudušas.
Tā, jā, labi. Tāpat kā pazudis ir Raunas pulkstenis, saules pulkstenis. Jā, tad mēs varam pārlikt uz priekšu. Jā, šis var sakot tāds amizants gadījums, kur ar astronomiju, protams, nekāda saistība nav, izņemot to, ka Raunas pulkstenis skaitījās tā, jau ilgstoši, kā senākais Latvijā atrastais saules pulkstenis. Un šeku reku pētot mazliet vairāk tā informācija par to, kur un kā tas tika izrakts, kādos izrakumos, jo pirms Turaidā ir arī atrast Turaidas pilī pulksteņi, bet tie ir datēti kā mazliet jaunāki, un tad te radās interese, bet kāpēc tieši tas tāds datējums, un kur tad tika atrasts, un beigās pat neaizejot līdz tam, atrodot vajadzīgās reģistru grāmatas un dažādus dokumentus, izrādījās, ka tas ir nevis Raunas pulkstenis, bet Braunu ģimenes pulkstenis, kas ir nācis no kāda 18. gadsimta. Tāds varētu teikt pamācošs gadījums, jā, ka arī tā var gadīties. Un vienkārši, ja kaut kas nepareizi tiek noreģistrēts, vēlāk no tā izdara jau tālējošas nepareizes secinājums, jo man zināmi cilvēki, kas nav Latvijā, bet kas ir ārpus Latvijas, mēģināja atšifrēt šo te punktiņu nozīmi un mēģināja sasaistīt ar kādiem seniem britu vai skandināvu pulkstiņiem, bet viņiem arī kaut kā nevedās. Tas tā kā šāds interesants lietas notiek. Tā, detaļas te jūs apskatīsieties paši rakstā. Tā, un tad mums ir tāda tradicionālā rubrika debesis spīdekļi. Šeit mums laikam atstāstīt nav jēgas. Protams, mēs varam mobilajās lietotnēs uzzināt, kur kas ir redzams, bet šeit ir ļoti labs tāds pārskats, lai mēs varam saplānot attiecīgiem gada laikam, kam pievērst uzmanību, kur kas atradīsies. Un arī, ja jau iepriekš ir zināmi kādi asteroīdi vai spožas komētas, kas būs novērojams, tad mēs arī varam ieplānot to novērošanu. Tā, un tagad vēlos teikt paldies mūsu viesim. Mūsu tā oficiālā stunda ir beigusies, bet mēs vēl nebeidzam mūsu zvanu, jo mums būs Viktorija. Bet tad varbūt ir kādi tādi apkopojuši, noslēdzoši vārdi tieši attiecībā pa saturu vai tā žurnālu kā tādu, kāds iespējas. Žurnāls ir interesants, ne? Jo tur, es saku, viņš tāds bija patīkami lidmašīnā viņu palasīt. Bet interesanti ir tie stāsti, kur mēs visu laiku teicām, ar jauno tehnoloģiju palīdzību patiesībā var gan attēlus labāks, gan raķetes dabūt labāks. Un īstenībā, ja mēs izmantot pareizi šīs tehnoloģijas, daudz vēstures artefaktus varētu arī tā kā drusku precizēt. Un viņam to vietu vēsturē. Bet visādi citādi es tiešām esmu priecīgs, ka šis žurnāls joprojām dzīves, ja, ka es kā skolnieks lasīju, un es viņu varu arī kā papīra žurnālu nopirkt arī šodien, vai ne? Un abonēt. Vēlu tiešām veiksmi. Tā ir interesanta lieta. Es ceru, ka tas interesanta pulks ir gana liels, lai to arī kaut kādā mērā uzturētu. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Jā, liels paldies par rasto laiku un iespēju piedalīties un par tādu skatu no malas, kā mums iet un arī vairākām interesantām idejām un domām saistībā ar šo tematiku, kas mums te rakstīts. Tā, tagad es došu vārdu Raitim. Īsumā pastāstīt tieši par šo tēmu, kas rakstīts abonē žurnālu un kur vēl var iegādāt. Un tikmēr es paralēli ātri sareģistrēšu mūsu tajā platformā dalībnieks Viktorīnas. Es saprotu, mums ir pieteikušies tikai 3 dalībnieki. Labi, 3 sacentīsies un varēs izvēlēties. Vai vairāk ir pieteikušies? Ja? Tad man ar tādiem vārdiem Zirneklītis, Susurs un Ziepes laikam ir pieteikušies. Kurš vēl piesakās? Varbūt arī vēl kāds piesakās? Ne? Tā, labi. Tā, lūdzu, Raiti, iepazīstini. Ja? Nu, kā jau ekrānā redzams, labākais veids, kā tikt pie žurnāla un arī ekonomiski izdevīgākais, un turklāt pieejams ikvienam Latvijā, neatkarīgi no geogrāfijas, ir žurnāla abonēt vietnē abonē.lv.
Un te ir dots arī tas abonēšanas indeks, un attiecīgi vienkārši ejam uz Latvijas pasta abonēšanas sistēmu un abonējam. Un 9 eiro pa gadu, 4 žurnāli pastkastē. Tik vienkārši. Bet, ja ir sanāk Rīgā, tad ir arī iespējas žurnāli iegādāties fiziskās vietās. Un konkrēti viena no tām vietām ir, ja ir Aspāzijas bulvāra 5 stūmā, ir paša apgāde telpās. Tur var aiziet, tur jāiet caur, jānokļūst iekšpagalmā, un tad tur attiecīgi tālāk tur ir apgāde telpas, un tur var diezgan viegli atrast un arī iegādāties žurnālu un lasīt. Un trešā iespēja tāda puslīdz droša ir Jāņa Rozes grāmatnīcas, ne visas, kur arī var nopirkt fiziski viņu, un plus, ja nepatīk kaut kādiem sadēļ pasts, arī nopirkt viņu tiešsaistes veikalā un dabūt sev tuvākajā pakumā. Jā, te ir jautājumi. Viens jautājums, vai var abonēt arī iepriekšējos? Laikam abonēt nebūs tas īstais vārds, bet var vienoties, ka no krājumiem var arī iepriekšējos numurus papīra formā iegādāties. Un tiešsaistē ir elektroniski, bet tie ir sanāki pa 2 gadiem. Raiņa bulvārī 19 vēl 3 iepriekšējos var nopirkt. Jā. Nu jā, apgādā var nopirkt, man šķiet, vairākus gadus uzāt. Jā, nu ir tāda interesi, jā. Jānis Kauliņš ir pacēlis roku. Jā, lūdzu, Jāni. Jā, man tāds jautājums, ka cik es esmu mainījis adresi, bet žurnāls man ir abonēts. Kā es varu uzzināt savu abonementu statusu un pāradresēt, vai man uz pastu jāiet, vai es to caur redakciju? Atsūt mums e-pastu. Vienkārši atgādinājumu, un tad nokārtos. Jā, labs ir. Ok. Tā, labi. Es esmu pieregistrējis visus 3 dalībniekus, un tagad būs sekojoša informācija. Mums ir tie, kuri ir pieteikušies tajā platformā, es iekopēju tagad instrukciju, un es līdz parādīšu arī vizuālā veidā, kā tas ir domāts. Tad atveram vaļā internetu lapu, ir tāds sokrative.com. Tā saite ir arī čatā iekopēta. Tie, kuri ir pieteikušies, tad jau var klikšķināt. Pēc tam, kā atverās tā lapa, tur ir tāda poga login. Uzklikšķinam uz login, tad ir parādās lodziņš, kurš prasa studentu pieslēgšanās vai skolotāju. Izvēlamies studentu. Jūs būsiet kā studenti, kas atbild uz jautājumiem. Un tad ir jāievada telpas nosaukums. Un telpa šeit ir Z-debes. Tā kā no vārda zvaigžņotā debes. Ja? Tad Z-debes. Ja? Lielie burti automātiski uzrakstās. Un tad spiežam join, pieslēgties. Un tālāk ir jāievada savs tas vārds, kuru jūs man pieteicāt. Jo es to vārdu pieregistrēju. Šeit nav paroļu, tad vienkārši ar to vārdu. Man ir tādi 3 vārdi pieregistrēti: Zirneklītis, Susurs un Ziepes. Tad attiecīgi, kuru ievadīt, tie zina un ievada, pieslēdzās. Un tad es domāju, ka tad mēs varam sākt. Jo pirmais jautājums ir palaists, bet tad apstiprinam un tad sākam. Tagad es uzlieku uz ekrāna jautājumu, tad man vienīgais ir manā pusē jautājums. Varbūt tie, kuri pieteicās čatā, ātri apstipriniet, ka jums ir sanācis un ka mēs varam startēt. Un tad mums būs 10 jautājumi, balstās uz rakstmateriāliem, un tad uzvarētājs varēs izvēlēties balvu vienu no minētajām grāmatām. Bija mums 2 astronomijas grāmatas, un vēl 2 grāmatas, kas satura atslēgvārdus, kosmos un visums. Tā vienam ir sanācis. Tā, paldies, Mārtiņ. Tad gaidu no pārējiem apstiprinājumu ātri.
Tā, man šķiet, ka Mārtiņš bija tā. Tā. Tad vēl man tā liekas ir Zirneklītis un Ziepes, ja? Gaidām, ka pieslēgsies. Es ceru, ka tie dalībnieki vēl piedalās zvanā. Tā, skatos pēc vārdiem, ka piedalās, tikai gaidu apstiprinājumu. Tā. Jau aizpildīja, ja? Tā, un tad vēl vienu. Un pēc tam es tālāk ritināšu. Man vēl vajag trešo apstiprinājumu. Es varētu, es paskatīšos savā pusē, vai es redzu, kurš ir pieslēdzies, kurš nav pieslēdzies. Tā, izskatās, ka visi ir pieslēgušies. Tad ļoti labi. Tā, un ir saņemts atbildes tam. Tad pirmais jautājums, kāda ir multivisuma idejas būtība? Un šeit nelasīšu visu atbildes variants, tad pareiza atbilde ir B. Multivisuma ideja piedāvā, ka pastāv daudz visumi ar atšķirīgiem fizikāliem likumiem. Tā, labi. Nākamais jautājums. Kādas ir dažas no priekšrocībām, ko piedāvā multivisuma ideja? Tad 3 varianti. Gaidu, ka tiks saņemtas atbildes. Nevelkam garumā. Mums varētu ne vairāk kā 20 sekundes veltīt uz jautājumu. Tā 2 atbildes ir saņemtas. Šobrīd redzu, ka abas ir nepareizas, 3. pareizi. Tātad pareiza atbilde bija C. Multivisuma hipotēze risina precīzās regulēšanas problēmu, izskaidrojot mūsu visuma īpatnības. Tā, nākamā. Par to mēs minējām. Šajā arī prezentācijā un raksts ir atbildi, kādu saikni ir atradušas 2 Eiropas Dienvidu observatorijas pētnieku komandas. Visi ir atbildējuši. Pareizi atbilde B. Saiknis starp pārnavām un melnajiem caurumiem. Tā, 4. jautājums. Kāda raķete ir plānota Atlas 5 un Delta 4 raķešu aizstāšanai? Šo bija raksts. Tā jau viena atbilde ir. 2 atbildes un 3. Visi 3 ir atbildējuši pareizi. Pareizi atbilde ir A. Vulkāna Centaura. Tā, 5. jautājums. Kāds uzdevums bija Vulkāna Centaura raķetei? Tā, te ir pirmā atbilde saņemta. Tā, 2. un 3. Tā, pareizi atbilde bija C. Veikt certifikācijas lidojumu. Tā, 2 pareizas, 1 nepareiza atbilde. Tā, 6. jautājums. Kāda problēma radās ar Peregrīnu zondi uz Mēnesi? Tā, 3 atbilžu varianti. Tā ir 3 atbildes, tad pareiza atbilde bija C. Tā cieta no degvielas noplūdes. 7. jautājums. Tā, mums kopā būs 10. Kāpēc Starship 2. lidojumā nespēja precīzi nolaisties uz zemes? Jā, tā gramatika. Tā. Tā, pirmās atbildes nāk. Tā, pareiza atbilde bija B. Kosmosa kuģis destabilizējās. Tā, nākšais jautājums. Kurā gadā Pēteris Pallas atrada Pallasa dzelzi? 3 gada skaitņi. Viss ir 18. gadsimts. Tā, un 3 skaitļi un 3 versijas. Pareizā atbilde 1772. gadā. B variants. 9. jautājums. Kāda iemesla dēļ Parīzes Zinātņu akadēmija sāka izņemt debesu akmeņus no savām kolekcijām? Šis ir labs jautājums. Tāds vēsturisks kurjos. 3 versijas.
visi 3 ir atbildējuši pareizi. Atbildi C, akadēmija noliedz debesis akmeņa eksistenci. Un pēdējais jautājums droši vien būs vissarežģītākais jautājums. Cik reizes gadā iznāk zvaigžņotā debesis? Tā, es domāju, ka vajadzētu nešaubīgi atbildēt. Ja? Tā, nu, man ir 2 atbildes šobrīd tikai. Kur ir 3. atbildi? Tā, 3. atbildi. Pareizi atbildi ir D, 4 reizes gadā. Tā, tagad es noslēdzu šo konkursu. Tagad skatāmies rezultātus. Tā, un es atļaušos rezultātus te uzlikt uz ekrāna. Tā, varbūt pietiks tikai ar procentiem. Mēs varam redzēt, kur ir jautājumi. Tad vairāk jautājumi bija tādi, kur bija 100% atbildes. Bet mēs apsveicam uzvarētāju ar pseidonīmu Ziepes. Un tad aicināsim izvēlēties, kuru no grāmatām un vispārējo arī piegādi mēs saskaņosim. Es tad aicinātu atrakstīt man uz e-pastu. Es norādīšu savu e-pastu, un man uz e-pastu var nosūtīt informāciju saistībā ar piegādi. Nu, tad arī ar šo mēs esam laikam mūsu zvanu noslēguši. Varbūt kādi ir vēl apkopojoši komentāri. Labprāt uzzinātu, kurš tad bija tas ziepju saimnieks. Tā, pseidonīms čatā ir redzams, bet jautājums, vai gribēs, lai ierakstā tas ir redzams. Ja? Tā kā, ja brīvprātīgi piesakās, tad tas var nosaukt. Tā. Nu, tad, acīm redzot, rakstīts, es biju, jā, tā ir Lauma Kancāna. Jā, ļoti jauki, sveicam Laumu. Jā, apsveicam Laumu, jā. Tā, labi. Nu, šķiet, mums šis bija tāds garāks zvans nekā citas reizes, nekā ierasts, bet, man liekas, ļoti saturīgi, interesanti un, kā vienmēr, aicinu gan lasīt zvaigžņoto debesis, gan arī padomāt, ka varbūt jums, vai jūs zināt kādu, kurš var uzrakstīt, tad jums pašiem ir kāda iecer uzrakstīt rakstu vai kā citādi, tad mēs esam atvērti. Protams, mēs skatāmies, lai tas atbilst tādiem populāri zinātniskiem kritērijiem, bet tas viss ir iespējams. Tā, paldies par piedalīšanos un tiekamies pēc 3 mēnešiem. Un lasiet žurnālu. Jā, visu labu! Visu labu! Paldies un visu gaišu! Jā. Paldies!